Šodien mēs runāsim par Venēciju un šķietami neiespējamo viduslaiku inženieriju. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kā ir iespējams noturēt veselu pilsētu no akmens un ķieģeļiem uz nestabila purva, ko ieskauj sāļš ūdens? Iedomājieties izaicinājumu uzcelt greznas pilis un monumentālas baznīcas vietā, kur zeme sastāv tikai no dubļiem un mīksta māla, bez jebkāda acīm redzama cieta pamata. Kā viduslaiku būvnieki spēja izveidot vienu no pasaules ikoniskākajām pilsētām bez dzelzbetona, mūsdienu celtņiem vai moderniem ģeoloģiskiem pētījumiem? Šodien mēs iedziļināsimies Venēcijas noslēpumos, lai saprastu, kā inženierija pārvērta maz ticamu patvērumu par izturības un radošuma meistardarbu, kas jau vairāk nekā 1000 gadus izaicina laiku. Bet, lai saprastu ģenialitāti, kas slēpjas aiz Venēcijas, mums jāatgriežas pagātnē, konkrēti 452. gadā. Tajā laikā Itālijas pussala saskārās ar barbariem iebrukumu šausmām, kurus galvenokārt vadīja Attila, Huns. Kamēr kontinentālās pilsētas tika izlaupītas un iznīcinātas, vietējie iedzīvotāji meklēja patvērumu. Vienīgajā vietā, kur jātnieku armijas nevarēja nokļūt, dubļainajās salās un Venēcijas lagūnas puros. Tas, kas sākās kā pagaidu nometne zvejniekiem un izmisušiem bēgļiem, galu galā kļuva par jūras lielvalsts pamatu. Tomēr, lai pārvērstu tās dubļu salas par metropoli, venēciešiem nācās izgudrot inženiertehniskus risinājumus, kas nekad iepriekš nebija pārbaudīti tādā mērogā. Viņi izcili tika galā ar jūras koroziju un nestabilu augsni. Pirmā un lielākā barjera būvniecībai Venēcijā bija cietas augstens trūkums. Viduslaiku inženieru atrastais risinājums bija tikpat vienkāršs, cik drosmīgs. Viņi nolēma izveidot savu cieto pamatu, iedzenot miljoniem koka pāļu lagūnas dibenā. Šie pāļi, kas galvenokārt bija izgatavoti no ozola un lapegles, tika atvesti no Slovēnijas un Horvātijas mežiem. Tās tika iedzītas cauri virsējai dubļu kārtai, līdz sasniedza daudz blīvāku un kompaktāku māla slāni, kas pazīstams kā karams. Un pretēji tam, ko jūs varētu iedomāties, koksne gadsimtu gaitā nav sapūs. Tā kā pāļi ir pilnībā iegremdēti un aprakti dubļos, tiem nav saskars ar skābekli, kas neļauj vairoties sēnītiem un baktērijām, kas ir atbildīgas par sadalīšanos. Laika gaitā pastāvīgā ar minerālu vielām bagātā ūdens plūsma izraisīja koksnes mineralizāciju, padarot to tik cietu kā pats akmens. Uz šī apgrieztā pāļu meža venēcieši lika 2 koka dēļu kārtas un pēc tam iztries akmens pamatu. Šis akmens ir ūdens necaurlaidīga kaļķakmens veids, kas iegūts no Īstrijas pussalas. Un tas bija būtiski, jo tas neuzsūc sālsūdeni, kalpojot kā izolējoša barjera, kas neļauj mitrumam uzsūkties augšējos sienu ķieģeļos. Bez šī pārejas slāņa kapilārie spēki dažu gadu laikā iznīcinātu konstrukcijas sāls kristalizācijas dēļ. Ir fascinējoši domāt, ka, piemēram, Santa Maria della Salute bazilika balstās uz vairāk nekā 1 miljons koka pāļu, kas joprojām pilda savu konstrukcijas funkciju līdz pat šai dienai. Saskaroties ar tik masīvu konstrukciju, vai jūs domājat, ka mūsdienu inženierija būtu izvēlējusies citu materiālu, nevis koku, lai izveidotu šādu pašu pamatu? Šis ir jautājums, par kuru viedokļi dalās, bet viena lieta ir skaidra. Inženierijā, ja pamats nav stabils un labi izplānots, nekas no tā, ko jūs uzbūvēsiet virsū, nebūs ilgmūžīgs. Atgriežoties pie Venēcijas,
Tagad pamats ir izveidots. Izaicinājums bija superstruktūras svars. Venēcijā katrs kilograms ir svarīgs, un tāpēc materiāla izvēle bija strateģiska. Kamēr pārējā Eiropa cēla lielas katedrāles no masīva akmens, venēcieši izvēlējās ķieģeļus, kas ir ievērojami vieglāki. Turklāt ēku augstums tika stingri ierobežots, lai izvairītos no pārmērīgas zemes nosēšanās. Lai savienot šos ķieģeļus, viņi izmantoja īpašu kaļķu javu, kas saglabāja zināmu elastību. Šī īpašība bija ļoti svarīga, jo lagūnas augsne pastāvīgi kustās un nosēžās, un pārāk stingra konstrukcija galu galā saplaisātu un sabruktu. Elastība ļāva ēkai elpot un pielāgoties nelielām augsnes mikrokustībām, neapdraudot kopējo konstrukcijas integritāti. Vēl viena būtiska inovācija bija dzelzs savilču izmantošana, krusteniskā izkārtojuma. Tā kā Venēcijas pilu fasādēs parasti ir daudz logu, lai ļautu ienākt gaismai un samazinātu sienu svaru, konstrukcija mēdza atvērties uz sāniem. Lai pretotos šim spēkam, inženieri uzstādīja dzelzs stieņus, kas šķērsoja ēku no vienas puses uz otru, nostiprinot ārējās sienas pie koka grīdas sijām. Šī sistēma izveidoja vienotu kastveida konstrukciju, kas vienmērīgi sadalīja slodzi. Rezultāts ir arhitektūra, kas šķietami peld, bet patiesībā ir sarežģīta sprieguma un līdzsvara sistēma. Sākotnēji Venēcija bija izolēta salu arhipelāgs, kur transports notika tikai ar laivām. Pieaugot iedzīvotāju skaitam un tirdzniecībai, radās nepieciešamība šīs salas pastāvīgi savienot. Pirmie tilti bija būvēti no koka, un tiem bija zemi pakāpieni, lai atvieglotu zirgu pārvietošanos, kas bija izplatīti pilsētās līdz 14. gadsimtam. Tomēr koksne prasīja pastāvīgu apkopi ārkārtējā mitruma dēļ. Pāreja uz akmens tiltiem iezīmēja nozīmīgu lēcienu pilsētbūvniecības inženierijā. Emblemātiskākais piemērs ir Rialto tilts, kas tika pabeigts 1591. gadā. Daudzi tā laika arhitekti, tostarp slavenais Michelangelo, šaubījās, tik liels akmens tilts varētu noturēties uz nestabilās lielā kanāla augsnes. Lai pierādītu skeptiķiem, ka viņiem nav taisnība, arhitekts Antonio da Ponte izstrādāja izcilus pamatus Rialto tiltam. Katrā tilta pusē tika iedzīti 12,000 koka pāļu, lai noturētu vienīgo akmens arku. Šeit runa nebija tikai par vertikālās slodzes noturēšanu, bet arī par sānu spiedienu izturēšanu, ko tik plaša arka rada uz krastiem. Risinājums bija pāļus ieslīpi iedzīt un izveidot pakāpienveida pamatu, kas efektīvi novirzīja spēkus uz zemi. Šodien tilts joprojām ir liecība venēciešu tehniskajai drosmei, ikdienu izturot tūkstošiem turistu svaru. Taču ar to viss nebeidzās, jo izaicinājumi tikai pieauga. Venēcija saskārās ar nežēlīgu paradoksu. Tā bija no visām pusēm ieskauta ar ūdeni, taču tās augstnē nebija nevienas dzeramās saldūdens lāses. Tā kā akvifers zem lagūnas ir iesāži, venēciešiem nācās pārvērst savus laukumus, kas pazīstami kā kampi, milzīgās lietus ūdens savākšanas un filtrēšanas sistēmās. Katrs laukums tika būvēts ar nelielu slīpumu uz akmens režģiem, kas atradās stūros. Zem bruģa atradās milzīga baseina, kas bija pārklāta ar necaurlaidīgu māla kārtu, lai novērstu jūras sausūdens iekļūšanu un saldūdens izplūšanu. Šī baseina tika piepildīta ar secīgām dažādas graudainības smilšu kārtām, kas darbojās kā dabisks filtrs. Lietus ūdens notecēja uz šiem baseiniem, izsūcās cauri smiltīm, kas aizturēja piemaisījumus, un uzkrājās centrā, kur atradās akas, ko sauca par Vera da Poso.
Šī sistēma bija tik efektīva, ka Venecijā bija vairāk nekā 600 publisko un privāto aku, kas nodrošināja vairāk nekā 150,000 cilvēku izdzīvošanu tās uzplaukuma laikā. Šo filtru uzturēšana bija valsts drošības jautājums, un stingri likumi aizliedza jebkāda veida piesārņojumu ūdens ieguves zonu tūmā. Tā bija pasīva hidrauliskā inženierija, kas izmantoja tikai gravitāciju un dabiskus materiālus, lai atrisinātu būtisku problēmu. Vai tu vari iedomāties, kāda būtu mūsdienu pilsētas loģistika, ja mums būtu pilnībā jāpaļaujas tikai uz lietusūdeni, kas filtrēts caur zemi zem mūsu laukumiem? Un šādā situācijā, kā mēs tiktu galā ar kanalizācijas sistēmu? Blīvi apdzīvotā pilsētā, kur nav augsnes, kas varētu uzsūkt atkritumus, atkritumu apsaimniekošana bija milzīgs sanitārais izaicinājums. Venēcijas risinājums bija integrēt kanalizācijas sistēmu lagūnas dabiskajā dinamikā. Viņi uzbūvēja pazemes ķieģeļu tuneļu tīklu, ko sauca par gatoli. Šie tuneļi savāca atkritumus mājās un novadīja tos līdz kanāliem. Šīs sistēmas efektivitātes noslēpums neslēpās pašos tuneļos, bet gan paisuma un bēguma parādībā. 2 reizes dienā paisums ienāca pilsētā, atnesot tīru sālsūdeni no Adrijas jūras. Un bēgums aizplūdināja ūdeni, aiznesot atkritumus uz atklāto jūru. Papildus atkritumu fiziskai pārvietošanai, sālsūdens darbojās kā dabisks dezinfekcijas līdzeklis, palīdzot ierobežot slimību izplatību, kas skāra citas Eiropas viduslaiku pilsētas. Venēcieši šo ciklu saprata tik labi, ka izveidoja noteikumus, lai nodrošinātu, ka kanāli nekad netiktu aizsprostoti, ļaujot pilsētas plaušām turpināt elpot. Tā bija ideāla simbioze starp cilvēku infrastruktūru un dabas cikliem. Pat ar mūsdienu iedzīvotāju skaita pieaugumu šī pamatā esošā sistēma joprojām ir vēsturiskā centra sanitārās infrastruktūras mugurkauls. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs. Tātad, ja jums patika šis video, abonējiet kanālu, ja vēl neesat abonējis, un nospiediet patīk šim video. Un ja vēlaties mums palīdzēt radīt šāda veida un citus saturus šajā platformā, apsveriet iespēju kļūt par biedru, atbalstiet mūs ar kafiju un siermaizīti, un jūs tiksiet pieminēts mūsu video. Vai vēlaties profesionāli augt vai apgūt jaunu tehnisko prasmi? Izmantojiet QR kodu vai saiti aprakstā un atklājiet lapu ar visiem kursiem, kurus mēs iesakām. Bet tagad es vēlos uzzināt jūsu viedokli. Kuru no šiem viduslaiku inženiertehniskajiem risinājumiem jūs uzskatījāt par visatjautīgāko? Un kāpēc tas mūs joprojām tik ļoti pārsteidz 21. gadsimtā? Atstājiet savu atbildi šeit komentāros un apspriedīsim šo tēmu kopā. Šeit blakus ir 2 interesanti video iespējas, kuras jums noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlaties mūs atbalstīt, nospiediet patīk, abonējiet kanālu, ieslēdziet zvaniņu un apsveriet iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā tas ir, inženierijas entuziasti. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!